Un tā 18 gadi palika man, un Arturs man uzdāvināja, manuprāt, visneiedzīgāko dāvanu pasaulē. Un tā bija Bībele. Domāju, nē, nav nekas labāks, ja? Uzreiz jau. Tā kā Bībele, es tur mēģināju pašķirstīt. Vispār likās, ka tur pilnīgi nekas labs nav. Un pamazām es sāku saprast, ka jā, man tā ticība tā kā uzrunā, bet lai es joprojām izceltos visur. Un kā es redzēju, ka visur bija tas es, man. Tāda lepnība, visam manam dzīves stāstam ir tā lepnība, lai mani pamana, lai mani godā, lai mani apbrīno, lai mani pielūdz. Jā, tas bija tas ceļš, un tad es tā sapratu, nē, Dievs tā kā varētu bišķīt pagaidīt karjeru. Karjera būs tagad tas, kur es tagad varēšu izrādīt. Es tagad neeju vairs tā atklāti, tā grēcīgi dzīvē, bet karjera.